Nu, ko varam sākt, draugi, pavisam jaunu lietu. Ievērtējiet, iesaku ieslēgt tiešraidi, iesaku ieslēgt jebkuru citu saziņas līdzekli, kā jūs klausāties Rīga Radio. Studijā Ilze Veģe un Edīte Kaņepaivanāk. Labrīt, Edīte, labrīt, Ilze. Labrīt. Un problēma, temats babybox. Tas ir viss, ko es šobrīd teikšu, tālāk dāmas pašas. Ja? Jā. Sveiki visiem, kas ir sākuši veiksmīgi savu darbu nedēļu. Sveiki, Edīte. Tātad aizdējošās nedēļas un arī izskatās, ka šīs nedēļas viens no visvairāk apspriestajiem tematiem ir jautājums par babybox, kā latviski mēs sakam, glābējsilītēm. Tātad, kā tad ir tā lietu kārtība un problēma? Cik saprotu, tad apvienoto nāciju organizācijas bērnu tiesību komiteja ir paudusi tādu uzskatu, ka babybox ir tevai kaitīga un viņi būtu jāaizliedz. Tiem, kas varbūt nezina, pastāstiet, Edīte, kas tad ir babybox, kāda ir viņa, teiksim, vēsture Latvijā? Tad babybox ir vieta, kur cilvēks, kurš vēlas atteikties no bērna, var aiznest bērni. Tā ir kā tāda anonīma vieta, mūsuprāt, viena traģiska nozieguma profilakses projekts. Latvijā šobrīd ir 6 glābējsilītes, kas ir kopā, viņas atrodas bērnu slimnīcās, gan Rīgā, gan arī ārpus Rīgas 5 vietās. Un babybox viens no galvenajiem uzdevumiem, tātad, kā jau es teicu, ir glābt bērniņu, bet otra lieta ir arī aktualizēt sabiedrībā tēmu vispār par bērnu dzīvību, par bērna vērtību un par ģimenes atbildību pret bērnu. No kurienes nāk šis projekts? Kā viņš ir aizsācies, teiksim, kopš kuriem gadiem Latvijā tas pastāv? Latvijā projekts aizsākās 2009. gadā, sagatavošanās darbi sākās jau 2007. gadā, pēc 2006. gada traģiskiem notikumiem, kad tika atrasti 6 bērniņi miruši tieši pie mums Latvijā. Un tālāk radās šī ideja, pats pirmsākums ir meklējums vēl tālu, kad Vatikāns atvēra, var teikt, pirmo glābējsilīti pie baznīcas, kur bija atļauts atstāt bērniņus. Bet tā atzima šī ideja 90. gadu sākumā Nīderlandē un Vācijā, kur arī šis projekts tapa pēc tam, kad bija atrasti ļoti daudz bērnu miruši. Bet starp citu mēs runājam pārsvarā tomēr par labticīgām pārtikušām valstīm, vai tas nav varbūt paradoxāli? Savā veidā jā, bet nevienam jau nav noslēpums, ka jebkurā valstī ir dažādi sociālo slāņu cilvēki, un arī vēl viena lieta, cilvēki ar dažādu psihisko un emocionālo veselību. Tas ir, manuprāt, visbūtiskākais, jo šeit svarīgākais nebūtu sociālais slānis, jo, kā mēs arī zinām, ka dažiem no bērniem, kas ir ievietot glābējsilītē, piemēram, apģērbs nav bijis no tiem trūcīgākajiem. Cik es saprotu, tad šogad laikā Latvijā glābējsilītēs ir ievietot 20 mazuļi. Jā, kopā ir 20 bērni. Tad diezgan liels rādītājs. Tad kādam sociālam slānim vai cilvēku grupai tas ir bijis būtiski un izšķirīgi, iespējams tiešām ir glābtas bērnu dzīvības. Mums negribētos pārbaudīt, kur būtu šie bērni, ja glābējsilītes nebūtu. Bet savukārt tā nav, tad saka tā, ka valstis, kurās ir šādas glābējsilītes, tā vietā, lai risinātu sociālas problēmas, cīnītos ar nabadzību, elementāri pasaka cilvēkiem, ja jums ir problēmas, nododiet bērnu glābējsilīti. Pirmkārt, glābējsilīte un babybox nevienā valstī nav valsts projekts. Tas ir privāta iniciatīvas projekts, tātad savā veidā nevalstiska organizācija, vienkārši cilvēku ideja. Otrām kārtām, es saprotu pilnībā bērnu tiesību komitejas vēlmi mudināt valstis sakārtot šo sistēmu, lai pēc iespējas retāk cilvēkiem būtu jānonāk izmisuma brīžos, krīzes brīžos. Un tālāk es šo viņu iniciatīvu saprotu. Vienlaikus es arī gribētu aicināt komisijas pārstāvjus uz dialogu un redzēt katru valsti atsevišķi. Jo situācijas katrā valstī ir atšķirīgas, un arī glābējsilītes ir atšķirīgas katrā valstī. To īstenošanas mehānismus. Gatavoties mūsu sarunai, papētīju tātad nedaudz sīkāk un vēl mazliet statistikas. Vācijā, piemēram, ir gandrīz 100 glābējsilītes, Polijā un Čehijā vairāk nekā 40, bet Itālijā, Krievijā, Slovākijā aptuveni 10. Ja? Tātad es saprotu, ka šis projekts ir tiešām populārs, neatkarīgi no tās valsts, varbūt labticības vai ekonomiskās situācijas. Gribēju jums, Edīte, parunāt par to ētisko pusi. Kā jums šķiet, vai vispār tas ir ētiski teikt vecākiem, ja jums ir problēmas, tad nesiet to bērnu, tas ir tik vienkārši? Pirmkārt, ikviena mamma, kurai bērns man piekritīs, ka tas nav tik vienkārši paņemt bērnu un aiznest.
Jo, lai kā bērns naktī kliegtu, lai cik viņš būtu slims vai kašķīgs, ikviena mamma par spīti visam būs ar savu bērnu kopā. Un tikai, kā psihoterapeits saka, tikai psihiski neveseli cilvēki var šādā veidā rīkoties, atstājot savu bērnu vienalga vai miskastē vai glābējsilītē. Un šādā gadījumā, ja viņi atstāja bērnu glābējsilītē, tad mēs esam viņiem par to pateicīgi, jo tas bērniņš ir dzīves. Tad tā ir tāda pirmā lieta. Otrā lieta ir tāda, ka mēs pie glābējsilītes esam novietojuši informāciju, un tas ir tas atšķirīgais starp mūsu glābējsilītēm un babyboxiem visā Eiropā. Pie Latvijas glābējsilītēm ikvienā vietā ir milzīgs plakāts gan latviešu, gan krievu valodā, kurā mēs aicinām šo cilvēku, kas ir atnesis bērniņu, apstāties pirms šī soļa un izvērtēt, vai tiešām tā situācija ir tik kritiska un iespējams viņam var palīdzēt. Un tur ir diennakts tālruņi, kur var zvanīt un lūgt palīdzību. Un tā būs ne tikai morāla palīdzība, piezvanīju un parunājos, bet arī tīri praktiski. Atbrauks pakaļ, aizvedīs uz siltu vietu, iedos paēst un risinās tālāk problēmas pēc būtības. Bet kādi tad ir tie gadījumi, kurus jūs pieminat šajos plakātos, kad cilvēks varbūt tiešām var apstāties un meklēt citus risinājumus, vai tas ir vardarbība ģimenē vai? Visdažādākie mēs minam, ka ja ir vardarbība ģimenē, ja nav kur dzīvot, ja nav ko ēst, ja ir alkoholisms vai narkomānijas problēmas, tad jebkāda veida problēmas meklē, zvani, palīdzēsim. Jo, ja tu vēlies būt kopā ar savu bērniņu un tev ir vienkārši šī krīze vai izmisums, to var risināt. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies vēl pateikt, ka nevis šeit ir vieta, kaste, kur lūdzu ievieto savu bērnu, un mēs jau tālāk viņu tā kā pieskatīsiet. Mēs jau nē, bet birokrātija tālāk veiks adopcijas procesu, bet nē, lūdzu apstājies un padomā pirms šī soļa. Cik es noprotu, tad viens no ANO pārmetumiem, kādēļ būtu jāslēdz šis projekts, ir tas, ka ikvienam bērnam ir tiesības zināt savus vecākus, savukārt Babybox projekts kā tāds, viņš ir anonīms. Ko jūs sakat uz šo argumentu? Viena no pirmajām lietām, ko mēs sakam, un ik viens cilvēks, ar kuru mēs esam runājuši, saka, ka bērna pirmā tiesība, ko arī nosaka ANO konvencija, ir tiesības uz dzīvību. Un tas ir tas, kam primāri ir jābūt, lai varētu īstenot jebkuru nākamo tiesību. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, ar ko glābējsilīte atšķirās no babyboxiem Eiropā. Un ir tā, ka mēs esam ieviesuši tā saucamo ceļavārdu vai akmeņu kasti, kur mēs lūdzam slimnīcas personālu ievietot visu bērniņam līdz nākušo apģērbu, jebkuru piezīmīti pat pamperus. Un arī tur ir tāda fiksēta informācija par laiku, bērniņa svaru, dzimšanas, šiem te visiem parametriem, veselības stāvokli un arī cilvēku, kurš viņu ir pirmais atradis. Un tad tā ideja ir tāda, ka tad, kad bērnam būs 18, viņš var vērsties pie plašsaziņas līdzekļiem, izvietot sludinājumus un pēc iespējas meklēt savus vecākus. Un ja viņi būs sadzirdējuši un vēlēsies atsaukties, tad šī iespēja pastāv daudz lielāk nekā, ja būtu pilnībā anonīma un bez jebkādām atmiņām. Tātad mēs cenšamies nodrošināt vismaz pēc iespējas vairāk atmiņas par to brīdi, kad bērniņš ir nācis šeit. Bet, ja mēs runājam par šo anonimitāti, runājot ar kolēģiem, arī dažkārt ir bijusi tāda diskusija, cik anonīma vispār ir Babybox projekts kā tāds. Vai tas cilvēks, kurš atnes bērniņu, vai viņš tiek nofilmēts, vai viņu kāds var ieraudzīt, jo gala beigās taču ir jāaiziet cauri varbūt tās kādam vestibulam vai parkam vai slimnīcas uzņemšanas telpai. Iespējams, kāds viņu arī ierauga, bet par filmēšanu nevar būt nerunas. Tā ir projekta viena no pamatvērtībām, ka tas ir anonīmi. Tātad tieši tālāk, ka projekta ideja ir novērst traģisku noziegumu. Mēs nevēlamies traucēt bērnu, novietot šajā glābējsilītē, lai, teiksim, cilvēkam nebūtu bail. Viņam būtu vieglāk atstāt kāpņu telpā, kur varbūt bērnu atradīs līdz rītam, varbūt neatradīs. Un tālāk tas ir pilnīgi anonīmi. Un es zinu, ka jūs arī esat vērsušies pie ANO, tātad ar lūgumu izskaidrot viņu argumentus un arī skaidrot Latvijas pozīciju, jo šonadēļ gan ārlietu ministrija Latvijas, gan arī veselības ministrija pateikusi, ka Latvija galīgi negribētu atteikties no šī projekta. Jā, mēs esam sagatavojuši un nosūtījuši vēstuli ANO bērnu tiesību komitejai, pirmkārtām izskaidrojot šīs atšķirības, kāds ir Latvijas glābējsilītēm.
Otrām kārtām aicinot tiešām vērtēt šīs valstis arī individuāli un vērtēt projektu pēc būtības, un arī lūdzot atbildēt uz dažiem jautājumiem, jo šobrīd mums, piemēram, vēl nav skaidrs, vai mēdījos paustais viedoklis ir tikai viena konkrētā komitejas pārstāvja viedoklis vai arī komitejas tāda kopīgā nostādne, jo tāda ziņojuma publiski nav bijis. Cik es saprotu, tad šobrīd pagaidām tas ir konsultatīvi, tas ir vēl apspriešanas gaitā, bet ja tiešām šī bērnu lietu komiteja versīsies pie Eiropas padomes, tad iespējams tas varētu būt arī saistoši Latvijai. Iespējams, bet mēs arī versīsimies pie bērnu tiesību komitejas un noteikti neapstāsimies, jo tā projekta ideja jau ir sirdī un mēs ticam, ko mēs darām. Tad vēl tāds jautājums par to morālo, jo par to tiek runāts, man liekas, visvairāk. Kā jums pašai subjektīvi šķiet, vai šāda te projekta būtība neatvieglo tomēr vecākiem ļoti sarežģīto psiholoģiski, ētiski, morāli sarežģīto lēmumu atstāt savu bērnu? Pirmkārtām jau es atkal atgriezīšos pie fakta, ka neviena sieviete neatstās bērnu. Tas ir tāds nedaudz ideālistisks skatījums uz lietām. Ja viņa būs psihiski un emocionāli vesela, un ja šāds te psihiski nelīdzsvarots cilvēks atstāja bērnu, tad šeit ir jautājums par to, kas bērnam ir labāk. Gan dzemdībnamā, gan bērnu slimnīcā līdz šim ir atstāti bērni vienkārši novietojot viņus, gan kā Jānis Laimīgais bērnu slimnīcā, gan dzemdībnamā katru gadu ir vairāk bērniņu, kur sievietes dzemdē anonīmi, it kā aizmirstot pasi un aizmokot. Tas ir tas pats. Tas ir līdzvērtīgi. Tā kā būtība jau neatrisināsies tajā mirklī, ja tiks slēgtas glābējsilītes. Labi, tad par glābējsilītēm varbūt. Man viens jautājums. Kopš tā brīža ieliek bērnu silītē un piezvana, varbūt par nākamajām 3 stundām, kas pēc tam notiek, kas tur notiek, kas viņu atnāk, kas viņu saņem, lai tā māmiņa, kas šo liktenīgo lēmumu ir pieņēmusi, kādas viņai apziņā ir tās stadijas, kas ar bērniņu notiek. Tātad, līdz ko bērniņš ir ievietots glābējsilītē, atskan gaismas un skaņas signāls māsu postenī slimnīcā, un cilvēks, kurš ir vistuvāk, dodās pakaļ bērniņam. Principā tā ir minūte, un bērns ir jau medicīnas personāla rokās. Pēc tam bērniņam tiek veikta medicīniskā apskata, viņš tiek novērtēts, cik smags, kāds ir veselības stāvoklis, jo tas ir arī ārkārtīgi būtiski, lai novērtētu, vai bērnam nav vardarbības pazīmes. Jo, ja bērnam būs vardarbības pazīmes, tiks ierosināta krimināla lieta. Tāpēc jautājums par kamerām un par šo kameru nav, bet teiksim, bērns, ja viņam ir nodarīts pāri, tad Latvijas likumdošana nepieļauj to, ka tas paliek nesodīti. Varbūt, ka šis jautājums tieši liekas bērnu ievietot baby boksā un atstāt viņu trepēs. Bet tas savukārt ir diezgan apšaubāmi, vai ir iespējams atrast, ja jūs sakat, ka tiešām tas ir anonīmi, tad tas ir varbūt vairāk formāli, bet, protams, tas neizslēdz iespēju mēģināt. Es nezinu, kāds ir viņa metodas, filmās rāda, ka visunikālākās, bet kā ir patiesībā grūti teikt. Bet tātad ir pilnīgi noteikti, ka bērnu slimnīca uzreiz, jebkura slimnīca, kur ir glābējsilīte, ziņo uzreiz policijai, ziņo bāriņtiesai, un viņi ir gatavi rīkoties. Bāriņtiesa attiecīgi sāk formēt dokumentus, dzimšanas apliecības un tam līdzīgi. Un bērns, kurš ir ievietots glābējsilītē, viņa status tajā brīdī ir atradenis līdz brīdim, ja kāds nepiesakās par un uz adopciju viņa tā kā ir prioritāra kategorija pret citiem vai? Prioritāri būtu, varbūt skaļi teikts, viņiem ir vieglāk šis process tādā ziņā, ka ir rinda, kas gaida tieši zīdainīšus, bet tas neatiecās, ka viņi gaida tieši glābējsilītes bērniem galīgā plana. Tas ir uz jebkuru, kas no kur bērniem atsakās zīdainamā. Bet tā ideja ir tāda, ka ir šī te rinda, ģimenei tiek piedāvāts, ir bērniņš, un viņš nonāk pirmsadopcijas aprūpē, kas ir 6 mēneši. Bāriņtiesas uzraudzībā, skatās, vai ir psiholoģiskā sadarība, un ja šajā laika posmā nepiesakās mamma vai tēvs, ja kāds cits radinieks. Tas ir maz ticami, ja baby box gadījumā, ka kāds varbūt ir gadījumi, ka ir viens gadījums, kad pieteikusies sieviete, viņa pieteicās pāris nedēļas pēc bērniņa ievietošanas, un pat grasījās veikt DNS analīzes. Beigās tas viss tā arī apstājās. Sieviete atkal pazuda. Viņai bija drosme atnākt un pateikt, ka viņa ir
tas cilvēks, kas ir ievietojis, un par to es tiešām varu apbrīnot, jo tam vajag saņemties. Mēs runājam par šo nestabilo psiholoģisko, psihisko stāvokli. Jā. Un tas ir arī, vēl mēs esam ārkārtīgi daudz diskutējuši par šo projektu ar psihoterapeitiem un psihologiem, un tas, ko viņi saka, ja cilvēks vienreiz ir šādi rīkojies, nav nekādas garantijas, kā, teiksim, pārdomājot, viņš atkal nerīkojas pret bērnu bezatbildīgi. No vienas puses bezatbildīgi, no otras puses savā veidā atbildīgi. Vesels vēl viens temats, es teiktu, un arī par to, kas notiek, ja bērniņš adopcija, nenonāk adopcijas rokās tik ātri, kā cerēts, kur viņš nonāk bērnu namā vai kādā citā sociālās aprūpas sistēmā. Paldies Edītei Kaņepājai-Vanagai, Babybox projektu vadītājai, paldies. Un Ilze Veģe, NRALV galvenā redaktora, vēl ar aktualitāšu top 3. Jā, pavisam ātri. Tā kā esam iešūpojušies darba nedēļai, tad pavisam ātri, ko tad mēs šonedēļ varam labu vai sliktu sagaidīt. Tātad mans top 3-nieks ir sekojoši. Kopš aizvakardienas tātad ir sākušies slēpošanas sezona Latvijas kalnos, bet pagājušajā gadā, atceramies, bija daudz nepatīkamu, traģisku notikumu. Tādēļ man iepriecina tas, ka Patērētāju aizsardzības centrs šogad ir pirms sezonas apsakojis trases, un tātad šodien nāk klajā ar kaut kādu paziņojumu, ko varēsim visi uzzināt. Otra lieta. Šodien Saeimā sāk skatīt Eiropas ieviešanas likuma projektu, kas manā skatījumā tomēr nozīmē, ka eiro būs, un tas, diemžēl, vai par laimi neatgriezenisks process, un tur jau droši vien maz ko varam mainīt. Un trešā lieta, izrādās, ka arī šogad drīkstēsim nocirst pa viena eglītē Latvijas valsts mežos, savukārt iesim uz Rīgu un Pierīgas mežiem, tad varam pavadīties restēm līdz pat 4. Paldies! Lietu kārtība ir šāda šajā nedēļā. Tiekamies ar NRALV redaktoriem jau nākamā otrdien. Paldies!